Mazpulkos jau ir tieši tas, ka mēs bieži vien mācāmies arī no bērniem. Ja nāk viņu idejas, skolotāji daram to, daram šo, tad mums kā vadītājiem ir jādomā, kā to palīdzēt viņiem izdarīt. Bet idejas lielāko daļu tieši nāk no pašiem bērniem. Uz Mazpulkas sporta spēlēm mēs braucām vairākus gadus pēc kārtas, cik es eju Mazpulkos. Un es vienmēr esmu bijusi komandā ar citiem bērniem, mums ļoti labi gāja. Un šogad, tā kā ir pandēmija, mums nesanāk klātienes sporta spēles, jo pagājušajā gadā jau izkrita. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka varbūt, ja nevar klātienē, tad kāpēc nevar uztaisīt attālināt. Tāpēc mēs sākām veidot, domāt, un mēs nonācām līdz tam, ka mēs varam to izdarīt, un mēs sākām to darīt. Būs apmēram 50 komandas. Notiks tā, kad mēs izsūtīsim, kad var sākt, un pa visiem Mazpulkiem ies 5 kilometrus un pa 30 minūtēm tos uzdevumus. Un šie uzdevumi būs jāizpilda visi viņiem, un tad mēs vērtēsim pašās beigās viņus. Un tad mēs skatīsimies, kurš būs uzvarētājs. Pašvaldība vienmēr mūs atbalstīs. Pašvaldībai, manuprāt, patīk mūsu idejas un vispār Mazpulki. Pastāstījām par to, kas notiks, kā tas notiks un ko mēs visi iegūsim no tā, kad būs tās sporta spēles. Uztraukums ļoti liels bija, jo nekad nebija tāds darīts, nekas. Pirmo reizi gāju, bija tiešām satraucoši. Nezināju, ko teikt. Ir daļa jauniešu, kas ir ļoti aktīva un kas labprāt iesaistās, un viņiem nav jāprasa, vai ļaus vai neļaus. Viņi vienkārši iet un prasa. Viņi iet pie direktora, saka, mēs šodien gribam kaut kādu pasākumu vakarā padejot. Nu jā, tad skatāmies, vai drīkst vai nedrīkst. Ja? Bet ir jaunieši, kuri nekad neko nedarīs, un tie visvairāk runā, ka viņus nekur neļauj. Arī mēs skolā bieži vien uzsveram, tas slikts, tas to neizdarīja, bet to, ka 100 citi izdarīja ļoti labi un ļoti daudz, mēs to neuzsveram. Un tāpēc arī varbūt liekas, ka jaunieši neko nedara. Jo to, ka viņi dara labu, ja viņi paši nespliķē sev uz pleca, es esmu malāts, es daru. Tad arī neviens to neuzzina, bet darīt jau viņi dara ļoti. Lai saskaņot un sabalansētu intereses, protams, vienmēr ir sarunas. Un tā ir, citam tā ir dabas dot, ja, bet ir jāprot runāt. Un visas problēmas un šī neapmierinātība dažādu sabiedrības grupu pusēs veidojās jau tikai tāpēc, ka kāds neprot sarunāties. Pats svarīgākais, kādi ir šie vadītāji. Caur viņiem jau atnāk līdz domai, nevar būt tieši jaunieši, bet viņi šīs jauniešu intereses ir aprobējuši. Mēs neaizveram durvis, mēs vedam sarunas un risinām jautājumu. Daudz jauniešu baidās kaut ko teikt, jo viņiem bail, ka viņiem atteiks vai vienkārši noraidīs un neuzklausīs. Bet tā nevajag paņemt drosmi rokās un doties, prasīt. Un, ja tu nepamēģinās, neuzzinās, vai te norādīs vai ne. Ja mēs runājam tieši par Mazpulku jauniešiem, viņi paši par sevi ir jau izveidojis no tādiem bikliem, kas pirmās prezentācijas raudādami, puņķodamies, es nerunāšu. Tad pēc tam jau stāv priekšā, skolas priekšā un stāsta visai skolai, arī tiem draugiem un nedraugiem, stāsta savas idejas, aicina piedalīties kaut kur. Tas ir, man liekas, ir progress tāds, kā citās organizācijās varbūt nemaz nevar.